Mans vārds ir Bruno, un es esmu 12. A klases absolvents no 2005. gada. Atnācu no Īslītes pamatskolas, sabijies 5. klasē. Paldies Iecavas vidusskolas direktorei Agrai Zaķei, kura uzņēma mani un māsu. Un pirmās atmiņas – milzīga skola, darbs organizēts 2 maiņās, 2. korpus tikai krievu plūsmu skolēniem un patiesībā milzīga fabrika, kurā ir jāizdzīvo, kurā ir jāsitās, lai izkarotu savu vietu. Es labi mācījos pamatskolā. Man ļoti patika mācīties Iecavas vidusskolā, jo tur bija ne tikai foršas draudzības, bet arī kolosāli skolotāji. Un, protams, daži kuriozi. Pirmais kuriozs, vislielākais – bioloģijas stundas, kurā dažreiz skolotājai varēja paprasīt, kā viņai gāja par ekskursijām, kurās viņa ir bijusi, un viņa varēja noraut sagatavoto kontriķu, un es biju viens no tiem, kurš bieži provocēja šīs jaukās sarunas. Protams, ķīmijas stunda pie skolotāja Gorska biju izdomājis nobastot to 9. klasē, ko viņš zvana manai mammai uz darbu un prasa, kāpēc ir Bruno saslims. Mamma saka, viņš nav saslims. Viņa zvana man uz mājām un saka, fiks uz stundu. Skrēju pa galvu, pa kaklu, iedvesos kabinetā, visi klasē smējās un skolotājs Gorskis smaidot, spiež man roku. Iecavas vidusskola vienmēr būs mana skola. Es te gribējuši atgriezties un vienmēr es esmu pateicīgs par to, ko skola ir iedavusi man, kas noder manai ikdienas dzīvē. Zīmēšana. Garlaicīgās stundās mācījos zīmēt gan klases biedrus pa kluso, gan savus skolotājus. Mājturības stundas pie Jāņa Zīvārta lika man iemīlēt koku, koksnes apstrādes procesu. Tas man ļāva izvēlēties augstskolu, es pabeidzu Rīgas Tehnisko universitāti, dizaina nodaļu, un Agra Zaķe kā līderi, kā Latvijas Šoltes skolotāja, kur iemācīja, kā disciplinēti panākt mērķus. Iemācīja man publisko runu, mācījāmies daudz dzīvuļus kopā skaitīt, un galu galā no viņas es smēlos iedvesmu, kāda izskatās kvalitīva mācību stunda. Tā kā paldies manai skolai. Tāpēc 27. novembrī, mīļais absolventi, tiekamies Iecavas vidusskolā uz ballīti, nosvinēsim kopā satikšanos.